protams, ka, nu... Vienā skatā būs redzams, bet, kad būs 3D, tad parādīsies... Ka tā līnija uziet augšā, jā. Nu, lūk, atcerieties, mēs skatījāmies, ka mēs zīmējam līniju. Nu, lūk. Bet taisnas stūrim jūs, protams, zīmēsiet tikai, rakstīsiet 2 koordinātus. Ja ierakstīsiet 3, tad programma teiks, ka invalīdi, ja? Lielums. Nu, lūk, esam tagad šito izdarījuši, ja? Jā. Nu, cik divāns būs augsts? Nu, 90. Jā. Kas te jums tas par? 40. Es priekšā izstādes erods gribat tādu podestu, kur tur... Es jau ar visu muguru. Jā. 40. Nu, lūk, jā, 400 millimetru, jā, šito te mēs. Jūs varētu uzreiz, ja? Tur vēl ar komotu, tad 400, ja? Jā. Tagad, saprotiet, te jau ir tas joks, ka katrai komandai tās darbības ir atšķirīgas, tāpēc tas viss ir jāpieraksta, lai jūs precīzi to izpildītu, ja? Tātad šai komandai ekstrūdi, pacelšana 3. dimensijā, tikai norāda objektu, apstiprina, viņš pacelt ceļās, kā saka, 3. dimensijā, man tikai jāieraksta augstums, ieraksta 420, piemēram. Tālūk, un enter, ja? Kā polilīņu mēs vilkām, to mēs skatījāmies, ja? Nu, pārgājām no līnijas uz arku. Jā, bija tā. Kā tas ir kaut kā? Nu, te uztaisīsim divāniņus tagad, ja? Jā. Tagad gribam noapaļot šitos stūrus. To pašu komandiņu fillet ņemam, ja? Noapaļošana, kas ir modify komandu rindā. Tur darīja. Fillet, nulle mums ir, ja? Mēs rakstām. Cik tiek jāraksta? Rakstiet R. R. Radio. Enter. Tāpēc, ka mēs gribam mainīt un ierakstīt tagad, nu, piemēram, nu, 60. Jā. Tu nevajag tā svītras ievilkt līdz kurienei. Šeit neko nevajag tagad. Tur jau es vilku stīvas, tāpēc, lai es zinātu, cik tur paliek tas rādījus. Tagad paskatieties, rādījus tagad man ir 60, es uzklikšķinu uz šitās vertikālās šķautnītes ar kreiso. Un 2 reiz enter. Un viss. Un nopaļot. Man tāpat tās kādā. Nu jā, un tagad šitien vēl 2 reiz enter, šitien, un tad viņam būs... Nē, nebūs tā. Tas rādījums, kā viņš parādās īstenībā, kurā 60, tad kādā veidā tiek mērītas? Tātad, ja tev vilkt apli, jā? Jā, ja tev vilkt apli, tad šeit būtu centrs 60 millimetri, ja? Jā. No šitām vietiņām, jā. Vai nu, kad tev bija leņķis, tad viņš 60, nē. Nē, pa grādiem šoreiz neiet runa. Labi. Tas ir apļa daļa, 1/4 daļa no apļa, šis noapaļojums, ja? Nu, tad, ja jums, piemēram, ir 2 līnijas, ja, pamat plaknē, ja? Fillet mums ir 60, tas pats, ja? Fillet 60, ok, uzklikšķinām vienai un otrai, ja? Un te rodās, kā saka, arka, ja? Un šeit ir centrs, te ir 60 mm, ja? Tādā veidā jūs to rādījus. Bet arī, redziet, viņš darbojas 3 dimensiju objektiem, bet tagad te būs knišs taisni par to nopaļošanu. Tagad ir šitā te ar šito filletu, ja? Tā. Ka tad delete, tas bija interesanti. Kontrol-Z, jā. Interesanti, tā fillet ņemam. Tātad uz nākošos šaudnes nopaļoju. Es, protams, varu pamainīt, ja gribat tos rādījusus. Ja, tātad, ko līdz gribat mainīt, ar enter, citu ciparu un kārtībā. Nu, lūk. Bet tagad ļoti interesanta lieta, šito jūs teikt atcerēsieties, ja? Jā. Bet, ja jūs gribat tagad nobraukt, lai jums tevis apkārt būtu smuks nopaļojums, ja? Arī 60 rādījums. Jo, redz, jūs jau variet uzklikšķināt šeit, hopā. Nu jā, viņš tādu man ir uztaisījis. Šeit, hopā. Bet tas stūris jau ir smiles.
Viņš jau nav apaļš. Redziet. Viņš jau tāds pasts, bet jūs gribat laist smuki, nav daudz riņķī, ja? Aha. Nu, lūk, un tad ir viens tāds knivs. Tādiem knifiem ir tā. Mākslas akadēmijā, ka es darbojos vēl arī līdz 2009. gadam. Šito uztaisam, pēc tam kādu pusgadu neapaļojām neko. Tad es paņem to komandu. Es zinu, ka chain tur parādās, ja? Ķēde, CH burtiņš jāraksta. Es teiktu, paņem to filetu, domāju, ko te tas chain? Nu, nav te neko, ja? Bet, tad, kad jūs vienreiz uzklikšķiniet uz vienas šīs te šķautnes un apstipriniet. Tad šeit parādās, piedāvājums, chain, ja? Chain. Un jūs rakstiet CH, enter. Un pastieties, vienalga, vai jūs tās pašas šķautnītes, vai tev šitā rādījusiņa. Ja es šeit varu uzklikšķināt. Un redziet, visapkārt tas perimetrs noaktivizējās. Būs tādas reizes, ka viņš nenobrauks, bet jūs vēl varat tad atsevišķu šitiem te Piespaidīt viņu. Piespaidīt, pilnīgi pareizi. Un redziet, tagad smaki nav šādi. Nu, kā, viss teicams reklāms. Nu, lūk, un tagad viss.